Sumināti klāt esošie. No Piltiņkalna gala šeit svētvietā es paziņoju visumā sevis apzināšanu. Es esmu daļa no absolūta esības. No tā, kas ar savu nodomu radīja visas dvēseles un visu pasauli. Ar savas dzīves es esmu dvēsele, kas izpaužas savā templī, sievietes dzimumā, cilvēku dzimtā, kas apveltīta ar dzīvības radošo spēku radību. Absolūta esība ir savienota ar savu garu, ar savu augstāko es, ar radītāju apziņu, absolūta esības. Es un radītājs esmu viena. Absolūta esība ir beznosacījuma mīlestība. Viņš ir mani esošs. Es esmu apveltīta ar absolūta esības dzīvības dzirksti, kas apvelta mani ar sirds apziņu un spēju just mīlestību, laimi, prieku, līdzjūtību, empātiju, taisnīgumu, kopu radīšanu, cieņu, kā arī vēlmi izprast sevi un visu visumu kopumā, kur viss ir viens. Es esmu apveltīta ar saprātu, viedumu, gudrību, cieņu, pašcieņu un ar brīvo gribu. Starp mani un absolūtu esību nav starpnieku. Nav nevienam varas starp mani un manu brīvo gribu. Dotam mano radītāju. Katra daļa no visuma ir absolūta esība, un tāpēc es neatzīstu robežas un ierobežojumus. Man jādzīvo un jāsaprot. Kā dvēselēm jāzina, ka viss ir viens. Dzīvot pēc sirds apziņas un goda, nesam savu gaismu, nevienu nepazemojot un neapvainojot. Tā mēs atjaunosim visu zemi. Mūsu apzinātā esība izveidos šo gaismas tīklu matricu. Tā ir dievišķā matrica. Nav vārdu, nav burtu. Būtisks ir šis nodoms, kā to pasaka ar savām vibrācijām, tēls un visums sajūtas caur sirdi un savu iztēli gaismā un mīlestību. Dievišķā mīlestība iet caur manu nodomu, caur manu sirdi, gaismu šķietums. Starp mani un radītāju nav starpnieku. Šis apziņas vēstījums ir radīts balsoties uz manu apzināšanos, sevis apziņu, visu